Sveicināti! Turpināsim dienas kārtību ar digitalizācijas jautājumiem. Kā nākamo runātāju aicināšu uz skatuves Gvido Grīnbergs, Ventspils augsto tehnoloģiju parks, Latvijas IT klāstera Kurzemes kontaktpunkta vadītājs. Lūdzu. Tā, labdien visiem! Tā, pārbaudīšu, vai viss darbojas. Jā, viss darbojas. Man prezentācija ir 10 minūtes, bet man ir ļoti daudz stāstāmā, tāpēc būs 4 vai 5 reizes, kad es jūs lūkšu nofotografēt to, kas slaidā rakstīts. Mani sauc Gvido Grīnbergs, es pārstāvu Ventspils augsto tehnoloģiju parku un reizē arī esmu Eiropas digitālās inovācijas centra Kurzemes kontaktpunkta vadītājs. Un šodien mēs parunāsim par digitalizāciju uzņēmumos, par iespējām uzņēmumiem digitalizēties. Lai gan mana pārstāvētā nozara vairāk atbild par iekšējo procesu digitalizāciju, šodien es jums pastāstīšu par abiem šiem, ja varētu teikt, konsorcijiem un par galvenajām atšķirībām. Un tad jau jūs kā uzņēmēji vai kā savu uzņēmumu darbinieki varat nolemt, kurā no šiem projektu programmām jūs vēlties ņemt dalību. Kāda ir pamata atšķirības starp iekšējo procesu digitalizāciju un jaunu digitālu produktu attīstību? Tātad iekšējo procesu digitalizācija nozīmē to, ka jūsu uzņēmums kļūst efektīvāks un netiešā veidā jūs varat nopelnīt vairāk naudiņu. Tātad uzlabojot savus iekšējos procesus, tos veidot digitālus, tādā veidā sniegt savu pakalpojumu labāk. Savukārt jaunu digitālu produktu un platformu attīstību nozīmē tas, ka jūs ieviešat reāli jaunu produktu vai kādu platformu digitālu, un jūs tiešā mērā uzreiz varat pelnīt naudiņu no saviem gala lietotājiem. Tā ir tā galvenā atšķirība. Bet sāksim mēs ar iekšējo procesu digitalizāciju. Atstāju slaidu par atbalstāmajiem procesiem un piemēriem. Šis ir tas slaids, kas jums ir jānofočē pirmais. Man, kā izbijušam uzņēmējam, ir grūti izdomāt procesu uzņēmumā, kurš neiekrīt kādā no šīm 9 kategorijām. Līdz ar to, ja jūs uzņēmums tuvāko gadu laikā plāno investēt digitalizācijā kādā no šiem procesiem, tad šis projekts, par ko es šodien jums stāstu, ir super noderīgs jums. Jo atbalstām ir praktiski visi procesi, administratīvie, personāla vadības, pārdošanas, resursu pārvaldības, datu pārvaldības procesi, loģistika, transports, ražošanas un kvalitātes kontrolas procesi, operatīvās vadības procesi un arī strateģiskās vadības procesi. Jums droši vien ir jautājums par atbalsta intensitātēm. Šeit ir super sarežģīta tabula. Mēģināšu viņu ieskicēt ļoti vienkāršotā veidā. Ja jūsu digitālais process iekšējais, ko jūs vēlaties uzlabot, maksā līdz 5000 eiro, un jūs atbilstat mikro vai mazā uzņēmuma statusam, atbalsta intensitāte ir 100% no kopējās projekta summas, tātad, kas nepārsniedz 5000 eiro. Ja jums tas projekts tomēr ir lielāks, jūs ejat uz nākamo grozu, kas ir atbalsta likme, kopēja atbalsta summa ir līdz 100 000 eiro. Un šeit jau tās iespējas ir daudz plašākas, jo te var piedalīties gan komersanti, gan kooperatīvās sabiedrības, zemnieku savienības, biedrības, nodibinājumi, pētniecības organizācijas. Praktiski jebkura uzņēmējdarbības forma ir laipni gaidīta. Un šeit gan tā atbalsta likme ir mazāka. Un te ir jāsaprot tas, ka šitā sarežģītā tabula, kas ir labajā pusē, jums ir tad jāstāsta 2 mainīgie, cik liels ir jūsu uzņēmums. Tad tas ir mazais vai mikro, vai vidējais vai lielais, un kur jūs veicat savu saimniecisko darbību. Attiecīgi, ja jūsu uzņēmums, piemēram, kvalificējas kā lielais uzņēmums, un jūs savu saimniecisko darbību veicat kādā no Latvijas reģioniem, piemēram, Liepājā, tad jūsu atbalsta likme ir 40%. Ko tas nozīmē pēc fakta? 40% no kopējām izmaksām jūs dabonat atpakaļ tik tālu, kamēr tas nepārsniedz 100 000 eiro. Āķis. Es redzu daudz uzņēmējus uzreiz saviebi un jautā, kur ir āķis, saviebi sejas. Āķis ir tur, ka jums, protams, šis projekts pašiem ir jāpriekšfinansē. Un pēc tam, aizpildot kopā ar kādu no maniem kolēģiem no reģiona vai Rīgas kolēģiem kopā palīdzot aizpildīt šīs visas veidlapas, jūs vienkārši šo summu beigās dabūsiet atpakaļ. Kā tas viss notiks, tas nākamajā slaidā. Starp citu, šis bija slaids, kas bija jānofotografē. Vēl šeit ir iespēja, ja jūsu projekts kopējais iet virs 100 000 eiro, tad ir iespēja saņemt automu atbalstu. Tur tā atbalsta intensitāte līdz šim bija 35%. Šobrīd mēs automu klientus apkalpojam.
taču mēs nevaram iesniegt viņus nekur tālāk, jo sakarā ar uzņēmēju milzīgo pieprasījumu pēc šīs programmas tiek nedaudz mainīti MK noteikumi. Līdz ar to šobrīd Altuma programma nedaudz uz pauzes. Altuma pārstāvi var varbūt nedaudz dokumentēt vairāk, es neko sīkāk nezinu. Tikai zinu to, ka mēs turpinām strādāt ar Altuma klientiem, izsniegt viņiem šīs ceļa kartes, bet tālāk laikam pagaidām nekas nenotiek. Par prasībām atbalsta saņēmējiem šis slaids nav jāfočē, nevar būt nodokļu parādi, nav sankciju sarakstos, apliecināt, ka nenodarīsiet būtisku skaitējumu videi. Protams, viss pārējais nav bankrots, nav maksāt nespēja, nav likvidācijas procedūra un tā tālāk, kas jau klasiski izmantojot šādu veidu fondu naudas ir diezgan regulāri. Uzņēmumu ceļš slaids jāfočē. Laika man nav daudz šodien, tāpēc es jums tikai pateikšu to, ka ja jums kaut uz mirkli šo pirmo 5 slaidu laikā ienāca galvā doma, ka hei, var būt, ka mums vajadzētu kaut ko digitalizēt, tad lūdzu aiziet uz mājaslapu dih.lv, kas ir pašā pirmajā augšā kreisajā pusītē redzama, un uzspiediet pogu pieteikties testam. Tas ir visilgākais posms, kas jums būs jāsagaida, jo mēs apkalpojam klientus rindas kārtībā, mūsu programma ir super pieprasīta, līdz ar to aiziet uz dih.lv, piereģistrējieties un kaut kādā brīdī jūs saņemsiet digitālā brieduma testu. Jūs viņu izpildīsiet, mēs pēc tam noslēgsim ar jums līgumu, ka jūs vēlaties pielīties projektā, izsniegsim jums digitālā ceļa karti, jūs pēc tam to ceļa karti dosieties vai nu uz Lijā, vai nu uz Altumu, noslēgsiet ar viņiem līgumu, ieviesīsiet savu procesu, uzlabosiet savu procesu, un tad atkal nāksiet atpakaļ pie mums un teiksiet, hei, kur mēs esam to izdarījuši, mēs pārbaudīsim, ka jūs to esat izdarījuši un sniegsim jums atzinumu par to, ka jā, viss ir kārtībā, process ir ieviests, viss strādā, viss tā kā solīts, tad jūs čāpociet atpakaļ uz Lijā vai uz Altumu un saņemsiet atpakaļ savu iztērēto naudiņu, daļu no naudiņas, vai 100% apmērā, ja process ir līdz 500,000. Super ātri tas bija. Man šī prezentācija parasti aizņem stundu, kad es runāju. Slaidiņš, kas jānofočē, jūs varat sazināties ar kādiem no kolēģiem, attiecīgi no tā, kurā reģionā jūs esat, tātad, kur jūs uzņēmums ir reģistrēts vai kur jūs veicat saimniecisko darbību. Es pieņemu, ka šeit pārstarā visiem jābūt kurzemniekiem, tā kā visticamāk, ka jūs nonāksiet pie manis jebkurā gadījumā. Tagad parunāsim par jaunu digitālu produktu platformu attīstību. Jā, labi, visiem ir, jā. Tagad parunāsim par jaunu digitālu produktu un platformu attīstību, tātad atgādinu vēlreiz. Iepriekšējais pie manis jūs nonākat tad, ja jūs gribat uzlabot savu iekšējo procesu, bet pie maniem kolēģiem jūs nonāksiet Latvijas digitālajā akceleratorā, ja jūs gribēsiet izveidot jaunu digitālu produktu vai platformu, no kā uzreiz pelnīt naudiņu. Šeit ir slaidiņš par atbalstu pakalpojumiem, droši vien arī jānobildē. Tātad atbalsta 3 pakalpojumu blokus. Pirmais ir digitālās transformācijas stratēģija izstrāde un tehnoloģija pārbaude, jeb test before invest, ko tas nozīmē dabā. Uzņēmējiem tiek dot iespēju pārbaudīt tehnoloģiju, pirms viņi nolēma to iegādāties. Jo nevienmēr jūs, lai gan varbūt uz papīra iekārt atbilst tam, ko jūs gribat iegādāties, bet varbūt, ka beigās ir kāds āķis, tad caur šo programmu jūs varat šo tehnoloģiju no sākuma izmēģināt, pirms jūs viņu iegādājaties. Tad ir pieejams dažādas apmācības un prasmes pilnveidošanas un finansējumu piesaista. Uzņēmuma ceļš uz šo atbalstu saņemšanu ir super līdzīgs, tāds pats kā iepriekš. Viss sākas ar to, ka jūs aizpildat pieteikumu digitallatvia.lv. Tātad atšķirība vēlreiz, ja ir uzņēmuma iekšējie procesi, tad uz dih.lv, ja jauns produkts vai platforma, tad digitallatvia.lv. Un tā arī tieši tas pats jūs pārbaudīs, sazināsies ar jums, sniegs konsultācijas, beigās ar jums noslēgs līgumu, izsniegs ceļa karti, un tad, ja jūs to ceļa karti dodaties tālāk uz kādu no atbalsta programmām, kur jūs vēlaties saņemt šo konkrēto savu atbalstu. Pāris piemēri. Pirmais, tātad vispopulārākais ir jaunas interneta platformas izveide, kas paredzēta plašai auditorijai. Otrais piemērs - jauna digitāla risinājuma izstrāde, ko plānots komercializēt un piedāvāt vietējā vai starptautiskā tirgu. Un trešais - jauna digitāla inovatīva produktu radīšana. Tā kā tie ir tādi ātrie piemēri, kas man nāca prātā, ko jums parādīt, bet idejiski tātad, ja ir produkts vai pakalpojums, ko jūs sniedzat digitālā vidē, un jūs par to uzreiz saņemat naudiņu, tad jūs iekrītat šajā grozā, un šeit ir iespējams saņemt atbalstu.
ļoti milzīgs slaids ar kontaktiem. LDA, jeb Latvijas digitālajam akceleratoram, ir nedaudz smalkāk sadalīts tas viss, kur jums jāvēršas, bet arī droši vien nobildējiet un paskatieties, kurā no tiem kategorijā jūsu uzņēmums ir, un tad jūs attiecīgi ar tiem cilvēkiem arī sazinieties. Apsolu pēdējais slaids, ko uzņēmumam darīt šodien. Pirmais, jums ir jābūt skaidrai vīzijai par to, ko uzņēmums vēlas uzlabot. Šeit uzreiz citreiz ir tādi jautājumi, bet ja nav, tad atnāciet pie mums, piezvaniet, uzrakstiet e-pastu, palīdzēsim, paskatīsimies, padomāsim kopīgi. Ja jums ir vēlme digitalizēties, noteikti mēs esam tie cilvēki, pie kā jums ir jāvēršas. Jums ir jāpārliecinās par līdzfinansējumu pieejamību un kapacitāti veikt projektu. Jo, kā jau es minēju, āķis ir tur, ka jums šis projekts no sākuma ir jānofinansē pašiem no savu uzņēmumu resursiem, un pēc tam, pēc laika perioda X, jūs pēc tam naudiņu dabūsiet atpakaļ. Nākamais jums ir jāpārdomā sasniedzamie efektivitātes rādītāji un to ietekmu uz uzņēmumu procesiem kopumā, jo mēs to prasīsim. Līdz šim man nav bijis gadījums, ka uzņēmums vēlas digitalizēties, bet tam uzņēmumam no tā kļūst sliktāk. Tad kāda jēga digitalizēties pareizi. Un tad jums ir vismaz jāsaprot, kas varētu būt iespējamie partneri un risinājumi, kurus jūs varēsiet iegādāties. Un tad jums ir jāizdara tāds sniegs, kā jāpiesakās konsultācijai un digitālās ceļkartes izveidei. Tas arī viss, un paldies, ka esat daļa no aktīvākās Latvijas digitālās komunas. Es gribēju izmantot iespēju nedaudz papildināt, gan runājot par līdzfinansējumu, ja par priekšfinansējumu, kad gadījumos, ja jums ir paredzēts projekts līdz 100 000, jums jāfinansē vispirms pašiem, lai saņemtu grantu, tad droši var nākt uz Altumu. Mēs finansējam šos te projektus, ja priekšfinansējumu. Un otra ziņa arī jūs minējāt to, ka šobrīd tā digitalizācijas programma, kas ir virs 100 000, ir apstādināta un nav īsti skaidrības. Gribu nedaudz iedrošināt. Ministru kabineta noteikumi tiek pārstrādāti, bet restarts noteikti būs, tā kā sekojot līdz tie, kam ir svarīgi un saistoši. Paldies! Lielisks papildinājums, jo manā rīcībā arī tieši tāda pati informācija, kad nekas nebeidzās, viss turpinās. Tā kā jābūt nedaudz pacietīgi.